16. marta leģionāru piemiņas gājiens, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad noritēja salīdzinoši mierīgi un būtiski starpgadījumi netika novēroti. Likās, ka pat policistu un ārzemju žurnālistu bija vairāk nekā pašu gājiena dalībnieku. Neskatoties uz to, ka gājiens notiek jau kopš 1998. gada, daudzi cilvēki bija izbrīnīti par lielo policistu daudzumu Rīgas centrā un pat atradās tādi cilvēki, kuri nezināja, kādi pasākumi notiek. Kā katru gadu 10:00 no rīta Domu baznīcā notika svinīgs dievkalpojums, pēc kura gājiena dalībnieki devās pie brīvības pieminekļa. Pa ceļam viņi dziedāja patriotiskas dziesmas, bet atsevišķiem dalībniekiem rokās bija plakāti ar uzrakstiem "Nē Hitlera un Staļina režīmam", "Nē okupācijas varām, jā brīvai Latvijai". Starp gājiena dalībniekiem tika manīti arī Nacionālās apvienības politiķi – Raivis Dzinters, Imants Parādnieks, Jānis Dombrava, Jānis Iesalnieks un citi. Īpašu mēdīju uzmanību šogad piesaistīja nulekā no amata atbrīvotais vides un reģionālās attīstības ministrs Ēnārs Cilinskis, kurš par savu vēlmi piedalīties gājienā samaksāja ar ministra krēslu. Tomēr Cilinskis atteicās komentēt savu dalību 16. marta pasākumos, sakot, ka viņš vairs nav ministrs, līdz ar to viņam nekas nav jāpaskaidro. Es neesmu valsts amatpersona, līdz ar to man nav pienākums atbildēt žurnālistiem. Paldies par latvietību! Gājiena laikā dalībnieki tika sagaidīti ar 2 protestu akcijām pie Latvijas radio ēkas Doma laukumā un Basteikalnā. Kad gājiena dalībnieki pietuvojās brīvības piemineklim, apvienības pret nacismu rīkotā piketa dalībnieki sāka krievu valodā skaļi skandēt saukļus "Kauns, kauns". Jāpiebilst, ka apvienība pret nacismu bija apstrīdējusi aizliegumu piketa laikā izmantot skaņu pastiprinošas iekārtas. Tiesa atļāva biedrībai skaņu pastiprinošās iekārtas izmantot piketa un sapulces laikā no 11:00 līdz 11:30. Iepriekš tika ziņots, ka antifašisti plāno gājiena laikā pārvietoties pa pilsētas kanālu ar laivām un atskaņot padomju dziesmas, taču šādas aktivitātes netika īstenotas. Pēc policijas aplēsēm gājienā piedalījās aptuveni 1500 cilvēku. Kā intervijā portālam Miksnews.lv atzina viens no latviešu leģionāriem Gunārs Konters, 16. martu vajag pasludināt par oficiālo piemiņas dienu, jo tas datums ir daļa no Latvijas vēstures. Es pats biju karotājs, es izkaroju no dienas līdz dienai, kā arī izkaroju, un policija šodien nelaid iekšā šitē. Man sāp kājas, dikti sāp kājas, es nevarēju iet, ne uz baznīcu, nevaru tik gājienā iet, vai ne, gribēju ienākt iekšā, nelaiž iekšā, lai te beidzoties izstādi. Es saku, man tad beigās te nevajag vairs, man jānāk tagad. Un tad rāpījās drošības policists, un tas man pazīst, es tam sacies, tā vien nelaiž man iekšā. Lai gan es esmu karotājs. Viņam es tāds rīkojums. Es saku, tad nav ritīgs priekšnieks jums, ka viņš lika nelaist iekšā leģionārs. Norises vietās kopā tika aizturētas 7 personas, 3 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 2 par iespējamo atrašanos narkotisko vielu ietekmē un 2 par sīko huligānismu. Leģionāru piemiņas gājienu organizēja biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa. Gājiens noslēdzās ar ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa, godinot latviešu leģionāru piemiņu.